Šodien 2. oktobrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņu zālē notiek Rīgas pašvaldību balvas zelta pildspalva un zelta stipendija 20 gadu jubilejas pasākums, kurā sumina 2015. gada labākos galvaspilsētas skolotājus un izcilākos skolēnus. Skolotāja darbs ir svarīgākais, kas var būt jebkura valsts, jebkura sabiedrība. Šis darbs nav viegls, šis darbs īpaši pie mums nav viegls, mums ir daudz izaicinājumu, bet to, ko jūs darāt, strādājot ar mūsu nākotni, ar Latvijas bērniem, par to jums liekam lielāku pateicību. Tiem jauniešiem, kas šodien saņems tas balvas, es gribētu novēlēt vislabākos un visplašākos ceļus jūsu dzīvē. Bet galvenais, ko es gribētu jums novēlēt, mums visdrīzāk izdosies apsvarēt pasaulē, atdzīvot un pastrādāt daudz kur, bet es jums gribētu novēlēt visas valsts vārda atgriezties pēc tam Latvijā. Jūs visi esat mums ļoti vajadzīgi, un to es arī jums gribētu šodien novēlēt. Un vēlreiz apsveicu skolotāju dienu. Iecer radās toreizējās skolu valdes laikā, jo bija nepieciešamība kaut kādā noteiktā veidā tomēr sumināt mūsu labākos skolotājus un arī varbūt dot kādu zināmu atbalstu tiem labējiem skolniekiem, kuri beidz 12. klasu un turpina studijas. Ja? Un tā radās vienlaicīgi šī doma gan par zelta pildspalvu, gan par zelta stipendiju. Zelta stipendija ir 12. klases absolventiem kā tāds zināms atbalsts, un tā sākotnēji jau bija naudas balva, ja? Toreiz tie bija lati. Un savukārt zelta pildspalva bija labākiem skolotājiem. Un tā iecer ir laika gaitā stipri mainījusies. Ja nav mainījusies zelta stipendija, mainījies tikai bija lati, tagad ir eiro, un tā summa ir augusi, un arī pieaudzis ir to cilvēku skaits, kuriem pašvaldība dod šo stipendiju. Ja? Tad jāsaka, ka pa zelta pildspalvas piešķiršanas kritērijiem tur izmaiņas ir diezgan būtisks. Ņemot vērā to, ka zelta stipendijas lielākoties saņēma tie skolēni, kuri ir startējuši starptautiskās olimpiādēs, bet ir virkne priekšmetu, kur nav olimpiāžu tādā starptautiskā līmenī, pat ne Latvijas līmenī. Ka mums ir daudz internātu skolas, speciālās skolas, ir skolas, kur darbojas pedagogi no bērniem ar dažādiem traucējumiem. Faktiski šis, kā lai pasaka, skolotāju loks palika ārpus šī vērtēšanas. Ja? Bija arī otra lieta, ka mēs redzējām, ka vienas un tās pašas skolas visu laiku iet apritē, bez šaubām pirmā ģimnāzija un tā tālāk, ja, tad mainījām būtiski, zinām, laika atpakaļ šos nosacījumus, un nosacījumi kļuva tādi, ka jebkura skola varēja izvirzīt, ja, vajadzēja gan vecākiem, gan skolēniem, gan skolas pedagogiem, un komisija vērtēja, ja, kuri tad mums ir tie zelta skolotāji, kuri tiešām tādā izglītības druvā ir devuši vislielāko ražu. Pildspalva satura noteikti daudzumu zelta. Es tagad no galvas nepateikšu, cik karāta zelta ir, bet es domāju, ka tas ir ļoti būtiski, ka jau šobrīd arī dodot pildspalvu, arī skolotājs saņem naudas balvu klāt. Ja? Jo mums bija tādi, kuriem jau bija otrā un tad trešā, un mēs sapratām, ka kaut ko vajag darīt. Ja? Un proti pie trešās pildspalvas, tad arī nāca šī naudas balva, bet pildspalva ļoti skaista, tā ir iegravēta, ja, un es domāju, tas ir jauki. Man ir ļoti laimējies, jo man matemātika ir ne tikai profesija, bet tas ir mans hobijs. Es ļoti labprāt rēķinu uzdevumus un ar skolēniem rēķinu, tā kā tas man sagādā prieku, un es katru rītu eju uz darbu ar prieku. Jā, lai nu kā, bet tomēr atzinība vajadzīga arī skolotājiem. Nevar būt tikai, ka skolēni slavē skolēnus visu laiku, bet prieks par to, ka novērtē arī skolotāju profesiju. Tā kā paldies Rīgas domai un kolēģiem, protams, un skolēniem. Tā principā ir atzinība par to, ka tas viss darbs, ko es līdz šim ieguldījusi, kāds to ir pamanījis, kāds to ir atzinis, kāds to ir apbalvojis. Un tas ir ļoti patīkami, protams. Man ļoti saista zinātne. Tas viss, kas ir saistīts ar zinātni, uzzināt kaut ko jaunu, iemācīties. Un, kā jau šodien daudz teica, skolotājiem ir milzīga nozīme šajā jautājumā. Un mani skolotāji man ir tikai iedvesmojoši un devuši tādu impulsu doties uz priekšu, kas vēl tagad man ir jūtams. Es sevi jūtu to ziņu, doties tālāk un izzināt vairāk. Pasākumu laikā tiek atzīmēta arī grāmatas Rīgas zelta skolotāju atvēršanas svētki. Rīgas zelta skolotāji ir brīnišķīga dāvana mums skolotāju dienā visiem Rīgas skolotājiem, jo tā ir enciklopēdija, kurā ir ievietotas, tādas radošās biogrāfijas 254 Rīgas skolotājiem, kuri 20 gadu laikā ir saņēmuši zelta pildspalvu. Šo te balvu par
par radošumu, par sadarbību ar skolēniem, par olimpiādēm. Citiem vārdiem sakot, tie ir cilvēki, kas droši vien ir darījuši vairāk, nekā no viņiem tiek prasīts ikdienā. Un man ir ārkārtīgi liels gods, ka mani uzaicināja par šīs grāmatas literāro redaktori. Un visu vasaru, patiesi visu pavasaru un visu vasaru es strādāju ar ārkārtīgi skaistu materiālu. 254 personības, kurām līdzi es izdzīvoju viņu dzīvi, viņu darba dzīvi, un patiesībā esmu ļoti bagāta, varbūt visbagātākais cilvēks šobrīd no visiem tiem zelta pildspalvniekiem, jo tāpēc, ka ne tikai es pati esmu šo pildspalvu saņēmusi, bet vēl izlasījusi, ko 253 cilvēki saka par pedagogu profesijas neatkārtojamību. Šodien ir tā diena, ka to ir jāuzsver vēlreiz un vēlreiz. Ja sabiedrībai liekas, ka mēs kaunāmies, nē, mēs ļoti lepojamies ar to, ka mēs esam skolotāji. Neapšaubām, ka šodien jāsaka arī ārkārtīgi liela paldies ir Rīgas domei un izglītības pārvaldei un izglītības kultūras un sporta departamentam par šo ideju, ka vispār kaut kas tāds ir noticis. Es pieļauju, ka tāds ir pirmais precedents Latvijā, ka, teiksim, nevis rakstnieki, nevis mākslinieki, nevis gleznotāji vai kādi citi ļaudis, zinātnieki, bet skolotājiem ir parādīts gods, un tas ir ārkārtīgi svarīgi.